visiem! Šī ir tā diena, ko jūs visvairāk gaidījāt, jo manā kanālā ir vlogs. Šis būs geocaching vlogs. Šodien es mēģināšu atrast slēpni, kurš ir viens no visgrūtāk atrodamajiem un sastopamajiem Latvijā. Mans telefons uzrāda, ka mēs atrodamies aptuveni 300 metru attālumā no šī slēpņa. Šo slēpni es nolēmu atrast pa ceļam uz Bolderaju, jo tāpat laiks ir vēl kā jūra. Kis, 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 kis! Kis, 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 kakis, kis, kis, kakis, kakis, kis! Kis, kakis no manis aizbēga. Kis, kakis. Skrienu vēl, man vēl jāpaspēj. Kis, kakis. Nu, līdz slēpnim ir palikuši aptuveni 70 metri. Uzrāda 3 metri, 2, laikam ir miskastē. Bet miskaste, diemžēl, ir slēgta. Paskatīšos zem miskastes. It kā zem miskastes arī nav slēpņa. Tā kā šeit jau koki atrašanās vietu nevar noteikt precīzi. Tādēļ es vienkārši te pastaigāšu un mēģināšu atrast. Nu, slēpni meklēju jau kādu pusstundu, bet vēl atradis neesmu. Došos tur, kur bija kaut kāds bijušais futbola laukums. Tagad tur viss ar zāli ir aizaudzis. Ejam. Tā kā man telefons ir galīgi parubījies, nāksies meklēt pēc intuīcijas. Es jūtu, ka slēpnis ir tur. Ir jau arī. Tātad lūk ir slēpnis, tas ir neoficiālais geocache. Lūdzu pārvietot. Jā, angļu valodas esmu iemācījies. Tas lūk ir logbooks. Pierakstīšos. Tad skatīšos, kas ir slēpnī. Ko? Tas ir iPhone 7S? Jaunais telefons! Jā, abos! Sasists ekrāns! Yeah! Bet lai lietu, kura atrodas slēpnī, paņemtu sev, tā ir jāiemaina pret kaut ko citu, kuram ir tāda pati vērtība. Šinī gadījumā tas būs gurķis. Kartupeļs!